siltumnīcu dēstu diedzēšanas un augu audzēšanas galds. No iepriekšējiem video mēs zinām, ka audzēt stādu ziemā, patērējot viennieka 32 vatus uz kvadrātmetru, ir iespējams. Šoreiz apskatīsim iespēju padzesēt augus, kad marta saulīte ir pakāpusies daudz augstāk un sāk cepināt siltumnīcu vārda vistiešākajā nozīmē. Protams, varam stāvēt klāt siltumnīcai un virināt duris vai lūkas, bet varam arī ieslēgt vienu pogu, kas ieslēgs siltumsūkni automātiskā režīmā, un pēc vajadzības pa dienu dzesēs, bet naktī sildīs. Duris speciāli paturēciet eksperimentam. Tā. Tātad tas varētu būt siltumnīcā pa karstu 30 grādi, laukā rāda 20, saulē droši vien, ka mazāk ir. Tā, un apakšā mums ir 29,3. Varētu būt daudz. Ko daram? Slēdzam iekšā siltumsūkni. Tā. Slēgsim iekšā siltumsūkni. Tā. Paspēdīsim. Uzliksim automātisko režīmu. Tas nav. Redz, kur ir. Tātad 20 grādi. Viņš gribēs turēt. Paskatīsimies. Tā, es jau jūtu. Tas ir labi, ka te ir vēsāks, cik laukā. Tātad siltumnīcā ir 31,9. Pasīsimies, cik ir pie augiem. No. Tā. No. 24. Viss strādā. Augiem temperatūra ir. Redz. Uz auga veidojās neliels kondensāts mitrumiņš. Uz auga, jā. Uz auga. Redz, kur mitrs 24. Skaisti. Tāpēc arī tik skaisti izskatās.